Kā ierasts ceturtdienā mēs pieslēdzamies tiešraidē Saeimas namam, tur par aktualitātēm ziņos Madara Līcīte. Kā zināms, ceturtdienās ir Saeimas plenārsēdes, un līdz ar to, Madara, vārds tev. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Jā, šodien Saeimas darba kārtībā ir kādi būtiski likuma grozījumi enerģētikas likumā, kas paredz Latvijas gāzes uzņēmumu sadalīšanu un arī gāzes tirgus atvēršanu, kā šie grozījumi ietekmēs Latvijas iedzīvotājus, vaicāšu ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram un arī Saeimas Tautsaimniecības komisijas deputātam Edgaram Putram. Labrīt, un sakiet, tad kā šie grozījumi attieksies uz visiem Latvijas iedzīvotājiem? Grozījumi attieksies faktiski uz visiem patērētājiem. To galvenais mērķis ir konkurētspējīgas cenas radīšana, un konkurētspējīgas cenas mēs faktiski varam radīt tikai ar atvērtu gāzes tirgu, kurā nav dominējoša stāvokļa, kā tas ir šobrīd. Kā zinām, tad šobrīd mums ir tikai viens gāzes piedāvātājs un piegādātājs. Tas ir Latvijas gāze un Gazprom. Situācija ir tāda, kad mēs faktiski pārmaksājam 10% vairāk kā Vācijā vai 20% vairāk kā Nīderlandē. Domāju, tas ir nopietns signāls par to, ka kaut kas tomēr nav kārtībā. No kura gada tiks atvērts šis elektrības tirgus? Un vai ir zinām vēl kādu piegādātāju, kuri varētu būt, un gal galā pa kādiem ceļiem tad tiks piegādāt gāzi? Gāzes tirgus ir paredzēts atvērts, kā likumā šobrīd paredzēts 2017. gada 3. aprīlis. Ja mēs skatāmies uz potenciāliem piegādātājiem, tad šobrīd jau ir izkristalizējis Lietuvas uzņēmums, kas varētu piegādāt šo sašķirinātais gāzes termināls, no kura šobrīd ir atvērta jau Klaipēdas Kuršanai līnija, kas mums ir ļoti interesanta. Un tas var būt viens tirgus. Otrais tirgus, ko jau šobrīd skaidri un gaiši pateikt uz Poliju, kad viņi ir ieinteresēti, lai izveidot šo līniju no Polijas uz Baltijas valstīm. Tas būtu vēl viens potenciālais. Es domāju, ka tie tirgi radīsies, jo šobrīd vienkārši tā situācija bija tāda, ka it kā no pagājušā gada mums gāzes piekļuva trešām valstīm ir, trešo valstu piegādātājiem ir. Tomēr tā bija vienošanās starp Latvijas gāzi un piegādātāju, kura, diemžēl, nestrādāja. Un par uzņēmumu sadalīšanu, kas notiks tālāk ar šo Latvijas gāzi? Uzņēmums tiks sadalīts līdz 17. gada 3. aprīlim, un viņš ir jāatsavina šiem uzņēmumu nākošiem īpašniekiem, kas būs šie citi cilvēki. Viņi nedrīkst būt saistīti ar Latvijas gāzi vai Gazprom, tieši vai netieši saistīti. Viņi nedrīkst būt. Tas nozīmē, būs neatkarīgs operators mums, kas nodrošinās šo sadalu. Mēs šorīt daudz esam runājuši par drošību un drošības testiem. No nākamā gada 1. janvāra visās jaunajās automašīnās būs jāievieto tā saucamā glābšanas poga, kura nospiežot varēs ziņot par nelaimes gadījumu. Kāda būs šī kārtība? Faktiski šī poga jau ir ilgstoša diskusija rezultāts Eiropā, Eiropas komisijā. Šī poga paredz, kad notiekot avārijai, viņi pat arī automātiski nospiežās, un avārija tiek fiksēta avārijas dienestam. Dienests attiecīgi redz koordinātas, viņš var ierasties laikā, saulaicīgi un glābt daudzas dzīvības. Bet šī poga būs tajās automašīnās, kuras ir pilnīgi jaunas, kuras tiek izbraukts tikai no salona? Tās, kas ir pilnīgi jaunas, kas ir izbraukts no salona, jā, un faktiski visi arī mūsu ražotāji, ja tādi būs, viņiem tas būs jāaprīko ar tādu pogu.